Man sauc Kārlis, un mēs atradām no Vācijas BMW 440i. Es meklēju jaunu automašīnu, pavisam vienkārši, jo gribējās kaut ko pamainīt. Iepriekš braucu tikai ar Audi, un te izdomāju, ka varētu pamēģināt BMW. Šo mašīnu iepriekš mēs meklējām jau kādu labu laiciņu, un Latvijā bija ļoti grūti dabūt šo konkrēto modeli, līdz ar to, principā, tika skatīts vairāk Vācijā. Kasparu mēs sākām mašīnu meklēt jau kopš šī gada janvāra. No Vācijas es izvēlējos ņemt mašīnu, pirmkārt tāpēc, ka pie mums lokālais piedāvājums ir ļoti ierobežots. Otrkārt, tāpēc, ka Vācijā ir lielāka tā izvēle konkrētai mašīnai. Un trešais, parasti no Vācijas arī labākā tehniskā stāvoklī ir iespējams automašīnu dabūt. Auto iegādes process kopumā aizņēma īstenībā, atskaitot to periodu, cik ilgi mēs pavadījām pašas mašīnas meklēšanai, aizņēma diezgan īsu laiku. Noteikti ļoti palīdzēja tas, ka pats Kaspars ļoti iesaistījās palīdzēšanā pašu automašīnu atrast, sūtīja visādas piedāvājumus, un tad mums kopā pa diviem sameklēt sanāca stipri ātrāk. Un tad kopš brīža, ka mēs to mašīnu bijām atraduši, kas bija, kādu pusgadu mēs meklējām, bet tajā brīdī, ka mašīna bija atrasta, tad ļoti operatīvi sanāca veikt visas tālākās darbības. Nākamajā dienā pēc sludinājuma Kaspars aizbrauc jau līdz mašīnai, apskatījāmies un uzreiz arī izdomājām, ka ņemsim viņu. Un tad tālākais posms līdz Latvijai, manuprāt, kādas nepilnas 2 nedēļas, un mašīna jau bija Latvijā. Pati mašīnas saņemšana notika tā, ka sākumā tā mašīna tika aizvesta līdz Latvijai. Nezinu precīzi, kur tā bāze, bet pēc tam no tās bāzes tā mašīna tika atvesta līdz CSDD, kuras arī viņi sagaidīja, principā tieši pie numuru salīdzināšanas. CSDD skati izgāja, protams, ar 1 un pa 0, kas jau, principā, iegādes procesā jau bija diezgan pašsaprotams. Var teikt, ka mašīnas stāvoklis viennozīmīgi atbilst tam, kā mēs bijām viņu skatījušies un atraduši, un tiem secinājumiem, pie kādiem mēs bijām nonākuši viņu apskatot. Noteikti var ieteikt pie Kaspara, izmantot Kaspara pakalpojumus, lai iegādātos auto. Šis man nav pirmais auto, ko es ar viņu ņemu, šis ir otrais, un noteikti nākamos arī meklēšu ar viņu palīdzību.